tāds neliels novēlējums visiem Identity spēlētājiem, varbūt ir neliela humora pieskaņa. Aizvadītā 2011. gada spilgtākie Latvijas notikumi no Identity skatu punkta. 2011. gada 4. janvāris. Saules aptumsums, kuru varēja novērot visā Latvijā. Stāst, ka saules aptumsums radies tāpēc, ka Gandona lielais vēders esot noslēdzies starp Zemi un Sauli. 2011. gada 25. janvāris. 5 cilvēku aplopu spēja zāle Fēniks. Visi noziedzinājumi bija no Identity. Tie bija Jogijs, Outsiders, Despis un PVA. 5. bija mazais Davids ar savu piemīlīgo taksu Bendy, bet tas jau neskaitās. 2011. gada 25. februāris. Arēnā Rīga uzstājas slavenais dziedātājs Void-User ar savu pirmo skaņojumu Dīpudā plācis nāk, kas vēlāk kļūst par vispasaules himnu. 1. marts. Identity sāks CS atkarībnieku skaitīšanu, kā arī veikt aptauju. Atklājas, ka visatkarīgākais cilvēks ir X kā auguri X, kurš vienmēr ir neapmierināts, jo Elvis viņam liek iznest atkritumus. 1. aprīlis. Tiek paziņots, ka Identity tiks slēgti, jo rači par serveru kastes naudu bija nopircis vairāk nekā 1000 šokolādes Snickers batoniņus, un pēc tam tos arī apēdis. Vēlāk vakarā spēlētājs sagaidīja atvieglojumus, jo tas taču bija 1. aprīlis. Tomēr viena lieta bija patiesa. Rači patiešām apēda 1000 šokolādes batoniņus, un pēc tam vairs Identity netika manīts. 28. maijs. PVA 9. vakarā tautai paziņo, ka ierosinājis procesu, lai atbrīvotu visus cilvēkus no saviem amatiem. Ja viss izdosies, tad pēc laika gaidāms jaunas vēlēšanas. 2. jūnijas. Par jauno Identity prezidentu iecelts Outsiders. 8. jūlijas. Outsiders sāk savu darbību prezidenta amatā. 9. jūlijas. PVA izziņo publikai, ka iestāsies atkarībnieku politikā un izveidos PVA un Laimer partiju. 24. augusts. Kompānija Gīgle uzsāk Identity spēlētāju fotografēšanu, lai vēlāk tās ievietotu publiskā tīmeklī visu cilvēku apskatīšanai. 29. septembris. Identity teritorijā savu darbību sāk slavenā kompānija Cherry ar savu platformu C-Tunes, kur oficiāli varēs iegādāties Counter-Strike ieročus. Iepriekš var iegādāties tikai pašu spēli. Autobrīd, diemžēl, nekā interesanti nenotika, jo paši sāka regulāri sodīt pārkāpējus. Arī muļķis Kropes vairs netika manīts. 21. novembris. Savu darbību pārtrauc Latvijas Krājbanka, jo Despis no tās bija nolaupījis visas ceptās blusiņas. 11. decembris. Izplatās baumas, ka Identity Cash Shop pārtrauks savu darbību, tāpēc spēlētāji par savu naudu sāk pirkt visas pieejamās lietas. Ceptas blusiņas pelmeņu marinādē, Vočiks apakšbikses, alkoholisko dzērienu Raimo Daniels, smaržas Giorgio Maniak, basketbola botas Lemih H9, enerģijas dzērienus Dīglu, petardas TNT, Vincent un Fake glaznas, kā arī Manijas Pīrs dziesmas un citas pieprasītas lietas. Un tad daži cilvēki no Identity gribētu arī paust savus novēlējumus pilnīgi visiem. Tad sāksim ar pirmo. Saldāni novēl daudz mīlestības un seksa. Mims novēl, lai Rižiks vairs nebūtu Rišs, lai Jogijs vienmēr būtu nevis. Lai Despim nebūtu galvas sāpju un navs, lai paliek tāds kā ir. Visiem pārējiem laimīgi jauno gadu. Despis saka, sveicināti Identity lietotāji, laimīgi jauno gadu. Izbaldējieties no sirds. Cerams, ka jaunajā gadā vairs nebūs tāda domstarpība kā šā gada nogalē. Turpiniet spēlēt Identity un izbaudiet spēlēšanu, kā arī novēlu jums veselību, stipru kā man riekstu. Laimīgi jauno gadu un tagad marš visiem botiem pusēt. Kemito novēla ticību saviem, nevis citu spēkiem, panākums un jaunas iespējas jaunajā gadā. Audio Maniak cer, ka jums viss ieplānotais izdosies jaunajā 2012. gadā. Sabīne novēl jums laimīgi jauno gadu un viss, kas bija pagājušajā gadā, lai paliek turpat. Dīgla iesaka klausīt mēņus un nevārīt sūdus, un Dīgla pašu protam. Edli novēl, lai 2012. gads būtu vēl labāks Identity izaugsmē. Feiks novēl visiem identiešiem 2012. gadā, lai veicas un lai izdodas viss ieplānotais. Raimo visu to labāko novēl dzejā. Sapņot par laimi, kas nākotnē būs, tas jaungadu naktī sens paradums.
šie gaišākie sapņi, lai piepildās jums. Laimīgi jauno gadu! Ar atšlaini novēlu jaunajā gadā izdarīt visu to, ko esat iecerējuši. Ak, novēlu laimīgi jauno gadu! Un te viņš arī vakarā tādu nelielu tekstiņu iekopēja no izraksta ar Jogi. Tātad Jogijs saka, man patīk Elvis. Protams, sako tāds smaidiņš. Bet tādā kā atbild teica Elvija roka. Tā, Jogijs novēl pakārties, lai ar mums būtu mazāk problēmu. Zūpers novēl visiem ražīgu, jauniem, interesantiem notikumiem pilnu jauno gadu. Esiet tādi, kā esiet, taču neaizmirstiet cienīt citus, kā arī apsveic Voidu ar otro bērnu. Un Mimam novēl mazāk skatīties porņukas. Ganduns jaunajā gadā novēl mazāk fapot, jo tas varot kaitēt veselībai. Vairāk laika pavadiet CS-ā, nevis porņukos, jo viņam ir SMS ACC un viņš jūs visus nobanos. Un jā, vairāk spēlējiet CS, jo dzīve nav tur ārā, viss dzīve ir pie datora. Jo ārā ir augsts un tā, bet kontrā vienmēr ir draugi, tāpēc CS dzīve ir labāka nekā īstā. Jā, Ganduns atkal izceļās. Sijā novēl visiem identiju tusētājiem atmest piekdienu vakars un ietaupīt naudu, sākot ar jauno gadu. Danucīte saka, pokaini mīļi, jautri piedzīvojumiem bagāti jauno gadu, lai piepildās visi iecerētie sapņi. Un tā kā Danucīte parasti kopā spēlē ar Lauru, nu tad Laura vienkārši saka, turamies. Tā un tāds neliels pielikums, jo daži cilvēki savus novēlējumu tekstus un bildes iesūtīja vēlāk nekā citi. Ir pulkstenis 4 naktī un es gribētu iet gulēt, sāk jukt prātā. Un jā, tad, var sakot, Emo novēl visiem būt draudzīgākiem. Līga dziedātāji visiem novēl laimīgu jauno gadu. Kā arī viņi novēl, lai jaunajā gadā jums būtu prieks, laime, saticība, mīlestība un jauki brīži. Kā arī, lai jums viss iecerētos izdodas jaunajā gadā. Un Little Jeeves beidzot novēl nebūt tikpat atkarīgiem kā viņiem. Tātad tas arī viss. Laimīgi jauno gadu!